Rīgas Kongresu namā jau no skatuves sezonas sāka teātra observatorija. Lai teātris grūtajos laikos izdzīvotu, tā mākslinieckā vadītāja bija spiesti iesaistīties politikā, īstajā laikā iestāties īstajā partijā. Mēnesis spoguļojas Daugavā, nogurusi apo pilsēta. Daudz kur lēnišķīgā vijolnieks, atkal kādai sirdī nenāk miers. Teātra observatorija sākās kā saudabīgs aktieru sadarbības projekts. Tā ir vieta, kur uz vienas skatuves tiekas mākslinieki ar dažādu pieredzi, lai piešķirtu tradicionālajiem teātrim pilnīgi jaunu formu. Observatorija darbojas kopš 2006. gada, tomēr pavasarī saudabīgo mākslinieku projektu pāršalts vairāki skandāli. Sākotnēji tas iekulās vērienīgos parādos, vēlāk arī kultūras ministrija nepiešķīra vajadzīgo finansējumu līdz jūnijā, to nācās slēgt. Tomēr priekšvēlēšana laiks šķiet izglābt teātru no bojājais. Poļšķuks kandidēšana partijas sarakstā Par labu Latviju iespējams bija viens no iemesliem, kāpēc projektam piešķirts telpas Kongresu namā. Mani gribēja nogalināt pagājušā gada. Es nebiju nekur. Mani nenogalināja, tāpēc, ka es biju partē. Tad paldies viņam, ka es esmu dzīvā. Partiskā piederība izraisīja neizpratni daudz teātra darbinieku aprindās, kas beidzās pat ar publiskiem apvainojumiem. Tomēr arī privāti ziedotāji piešķīruši 100 000 latu, kas palīdzēs observatorijai iegūt otro elpu. Šodien, gatavojoties pirmizrādei, aktieri šo iespēju atkal stāvēt uz skatuves nodēvēja par atzimšanu. Visi draugi būs šeit, un tās sirds, protams, ir tādas, kad kaut kur kāds skrien, kaut ko ņem, kaut ko dara, un pēdējā brīdī kaut kas notiek, un kaut kas ir tā, un kaut kur pēkšņi kaut kas samainās vietām, bet man liekas, tā parasti notiek, ja to dara no sirds, un ja iekšā ir tāds uztraukums. Kongresnam jaunās zāles šaurību teātrim piešķirot īpašu mājīgumu, arī kolektīvs esot labi sastrādājies un pirms izrādēm vienmēr valdot īpašas emocijas. Es visu dzirdu! Rihard! Šokar teātra observatorijas jauno māju atklāšanā režisori nolēma skatītājs lutināt ar tā saucamo teātra observatorijas otro manifestu, kurā aktieri sev pierādīs kā brīvus māksliniekus. Es strādāju šeit tikai tāpēc, ka ir tāda observatorija un ir tādi cilvēki un šeit ir tāda apkopēja, kur katru nakti neguļ, tāpēc, ka viņa grib, lai šeit būs viss tīri. Tomēr ar teātra atklāšanu mākslinieckais repertuārs nesot izsmelts, arī tuvākajās dienās gaidāmas vairākas izrādes. Mīks Mužurais, Andrejs Skangals, Speciāli TV3 ziņām.